Dāmas un kungi, šodien desmaizīts ar maziem ledus gabaliņiem, jo esam noīrējuši šo te kurbatu skaisto ledus kālu un kopā ar triangla riepām veiksim zinātnisku eksperimentu. Viņi mums ir uzticējuši patestēt gan viņu, gan citu brendu ziemas riepas. Jā, uz ledus kalnē. Nu, normāli darba diena. Tad nu kopā ar saviem gončiku draugiem mēģināsim visu šo testu nesačakarēt. Starp citu, Daniels jau kādu laiku šeit strādā par ledus tīrītāju un izskatās, ka tīri labi viņam šis darbiņš patīk. Posties, ledus spīd. Es tā kā esmu malacīts. Milzīgs paldies triangla riepām par šo iespēju. Šis būs kaut kas tāds, ko darīsim pirmo reizi. Nu ko, laiks zinātnē. Lai tests būtu kaut cik objektīvs, esam pieaicinājis arī klāt gan arī visus Grantens džekus. Tātad Daniels, kurš ir īstenībā arī darbinieks šeit. Čau. Bratans. Čau. Un Aivorijs. Čau. Nu kā tev vispār hallē strādājās? Normāli. Slidīgi. Kā tu tā izdomāji kļūt par ledus tīrītāju šoferi? Gribēs kaut ko jaunu pamēģināt. Es zinu, bez tās sprādzienu vajadzēja atzist vienkārši. Jā, arī. Jo baigi sakars, tad te forši tā var atzasēties. Bet tā normāli maksā vispār? 16,50 stundā. Jā? Jā. Labs izcinājums, ne? Viņam līdz vieniem tikai darba laiks. Viegli tādu vispār kontrolēt un stūrēt tādu vērti? Jā, tas pats kā lidmašīna. Viegli iekāpa māju. Tas pats kā lidmašīna, ļoti labi. Normāls pilots, jā? Jā, nu tur pofīgi, tur kaut kādi 4 kloķīši, nu daudz pogas, nu kur tur salaist dēlī. Ja kāds skatās un viņa aicinājums ir kļūt par ledus tīrītāju šoferi, tad ko tu ar viņam novēlēt? Nu, ko es varu novēlēt? Galvenais atcerēties to vienu pogu, kuri shut off visu sistēmas. Sarkano pogu. Shut down! Skatieties, šī te ir M+S riepa. Šādām te riepām, kur ir tā kā M+S, brauc cilvēku ziemā. Tiešām uznāk baigais ziemelis ar ledu, tad ir diezgan sūdīgi. Večuk, paldies, kad atbrauc šodien. Šādas te riepas liek cilvēku virsū. Ļoti reti, bet liek. Atbrauc klients, viņš saka, ka tur ir MS, ir 4 mm, es drīkstu braukt. Un tā viņi brauc, un piedalās ceļu satiksmē. Un varbūt brauks tev pretī. Bet sanāk, ka tas ir legāli, ne? Jā, tas ir pilnīgi legāli. Tur likumā ir atteikts, laikam, ka ir jābūt vai nu sniegpārsliņai, tajā 3 stūrītī vai no MS. Ja tu redzi MS, tad tu drīksti braukt, kamēr ir 4 vismaz millimetri. Tad mēs šodien līņās uzbrauksim ar šo te kabri uz ledus ar šīm te riepām un paskatīsimies, kā tad viņas uzvedās, nu, rīktīgā ledu. Nu, skaidrs, ka tādā ledu, es nezinu, uz ceļiem tas, nu, var gadīties arī. Tas tā ir. Melnais ledus, man liekas, tas pa lielam tas, kur mēs brauksim. Bet, lai man neapvēst komentāros, apvaicājos gan CSDD inspektoram, gan ceļu policistam, un jā, likumā šī lieta nav atrunāta. Un ja tev ir tas M+S, tu principā arī ar šādām riepām var dragāt. Būs interesanti apskatīties, ko tas nozīmē uz ledus. Jā, nu, čaļi, kā jums liekas, kā būs testiņš šodien? Pirmkārt, tas būs kaut kas jauns, un es domāju, būs ļoti slidīgi. Nu, bišķi bailīgi ir īstenībā. Iela ir iela, bet telpas būs bailīgi. Un ir pienācis ledus laiks, kad mēs šajās skaistajās halles telpās mēģināsim braukt pa tīru ledu un kaut ko smagi nesačakarēt. Nerunāju. Čaļi, pa šeit mēs arī brauksim. Īstenībā redīgi liekas, ka ir slidīgāk nekā es biju domājis. Nu, cerams, nav jāmaksā par barjūrām sasit. Mēs lielie eksperti tagad domājam, kā uztaisīt konfigurāciju, lai nesačakarētu halli. Triangls būs priecīgs, jo mēs šo darām ikdienā, vai ne? Jo, kas ir diena? Uz Liepājas ezera šitās staigājam un kondusiem. Nenosaukšu ne sev, ne eksperts, nekā, es jūtos pats par sevi. Tas neiedveš uzticību. Te būs bremzēšana, ja? Jā, te mēs bremzēsim. Tad mēs zināsim, cik metri. Kā, nu, mēs īstumā mazliet pēc tādiem ekspertiem izskatāmies, varbūt jau normāls, ne? Mēs esam. Ja nu gadījumā kāds gribēs ieblēst bortā, nu, tā var gadīties. Mēs ieliksim mīkstumiņus katram gadījumam. Tu domā, tas varētu palīdzēt?
Nē. Tūlīt būsim gatavi uzmest krustu un palaist pīli pa dīķiem kabrioleti ar vasaranēm un cerēt, ka viss būs kārtībā un neviens mūs neizmetīs no halles. Pēc tam katram no Grantens džekiem būs sava tačka, kuru izlozēsim ar acīm ciet un nezinot ar kādām ziemas riepām būs jābrauc aplist. Tačkas būs identisks, bet riepas būs dažādas. Tam, kam būs draņķīgākais aplis ar briesmīgākajām riepām, būs jāslido ar svārkiem un face spārniņiem goda aplis. Mums ir Aivorijas strīds. Reika mašīna brauks pa šejieni. No. Viņš saka, ka šī mala ir ārmala. Iekšmala. Es saku, ka tā ir iekšmala. Bet tā ir hallei ārmala, ne? Mēs runājam pa ceļu, pa līkumu. No. Iekšmala. Reku, tu brauc, šitā ir iekšmala. Kā ir līkumā? Tagad tu brauc, kad mašīna gonko, tev saka, doj pa iekšmalu. Tu brauc tur vai tur? Kas tev skatās iekšmalu? Tur? Vēl viens. Normons saprotot to, ka ir jābrauc uz ledus ar M+S riepām, viņš ir gatavs. Es uzvilku jāku ziemas, bišķi ekipējumu. Pirms tu brauc, kādas tev sajūtas? Es ceru, ka es neieskriešu sienā. Tās ir vienīgās sajūtas. Tā jau esmu nedaudz uztraucies, negribās krāsot mašīnu, bet Aivis teica, ka pa lēto sauli sakrāsos, ja es iešķilšu sienā. Tad jau vispār sevi. Principā stresa vairs nav. Aizsargi, Aivis, viss būs labi. Tev bija te jāapstājās! Es jau uzreiz atvainojos, mēs te eksperti taisījām to trasi un visu pārējo. Var gadīties, kad neesam kaut ko līdz galam aprēķinājuši. Jā. Ja tu pasies uz viņu. Tas ir mūsu galvenais eksperts. Jā, viņš teica, ka būs droši. Jā, Švābi šajā brīdī noteikti tikai saprata, uz ko ir parakstījies, bet mēs ļoti skatījāmies un fiziski mēģinājām viņam palīdzēt, neielidot portos. Principā viss ir slikti. Ja ņemat tās M+S riepas, tad noteikti skatieties uz to sniegpārsliņu klāt. Varbūt jums liekas, kurš tad brauc ar šādām M+S bez sniegpārsliņas riepām? Īstenībā ir cilvēki, kas brauc, tā kā ir vērts aizdomāties. Tu normāli driftiņā izgāji. Kāds sajūts? Es 3 reizes domāju, ka iebraukšu bortā, bet visas reizes sagāja. Vasaras riepām arī ir MS, lai tu pa dubļiem pieplietētu sniegu arī braukt. Lai brauktu pa sniegu, ledu, ziemu, jāmeklē tā sniegpārsliņa ir uz riepas. Vajag pa priekšu paberzēt vēl kādam kā kērlingā. Riepas ziemā jūs varat arī diezgan normāli viegli notīrīt. Jā, paņemam lopatiņu, ieslēdzam ātrumā, izkāpjam ārā un gatavs. 15 eiro. Ar karti var? Man liekas, ka kāds nebūs priecīgs. Tā jau bija. Pa hallē ar kabrioletu. Dzīvē vēl viens čekiņš izdarīt. Kamēr Dainels mums gatavo ledu, ir laiks pievērsties īstajam ziemas riepu testam. Mālā! Ka vajadzētu šito, lai kvatriķis ir. Tā būtu kampiens. Mums ir 4 identiskas tačkas ar dažādu ražotāju ziemas sastāvu riepām. Katrs tiks pie sava auto, nezinot, kādas riepas tam būs virsū. Un kādam paveiksies, bet kādam būs diezgan riskants brauciens. Jūt, ka jūs uz mani esat uzēdušies. Filmēšanas brīdī mēs nemaz nezinājām riepas, kas mums ir salikts virsū. Un tas tā, lai pašiem būtu interesantāk braukt. Un lai būtu riktīgi godīgi, mēs šos te slidināsim līdz bortam. Un tas, kurš tuvāk bortam tiks, tas būs pēdējais, kurš brauc, jo, protams, pēdējiem būs mazliet vieglāk braukt, bet tas, kas būs uz tālāk, brauks pirmais. Skatāmies. 3. Aiziet. Let's go! Tu esi gatavs? Jā. Tagad būs pārmīzies. Nē, man ir galvenais mašīna žēl. Paņemot pofīgi. Vai, Dievs! Ir. Nepēt riepas. Nepēt riepas. Ko tu liekas? Lien iekšā. Nesties riepām. Sanāk, ka šīs ir pilnīgs nulīts. Izskatās Volkswagen jaunie, ja? 8. Golfi. Kā tu viņu pielaidi parā? Kāpēc atslēgas nezinu, kur ielīdz? Te Daineli jābāž atslēgt, te stūri iekšā ir un jāgriež. Tur jāiemāž? Jā. Tur nav, kur iebāž. Tas tā kā tev?
Nē, bet nopietni, kur pogiņš tur nospied? Nekādu, viņš uz balsi vadās. Tas tā nav ledus tīrītājs. Var uzlikt smēkmē. Uzliek pēčku līdz galam. Jā, mēs esam nopienā testā. Jāpēc sprādzējas, lai nesāk tinkšķēt, ne? Bet uz ledus nav jāsprādzējies. Zināši šo prikolu? Kopā. Tas jau, ka var ielūst. Cerams, nevar ielūst. Es to neiedomājos. Un logiem jābūt vaļā, ka brauc pa Šeit ir ledu. pusmetrs. Tā kā to atcerēties. Tas zivs arī. Pazies, kāda mums fīča īstenībā ir, pat bembim nav tāda. Gan jau ir. Manējam nav. Uzliec Dānim rozā, lai stāv. Tik tavu krāsu. Ej, ka mēs tavu krāsu uzlikām. Nē, man bija violētā. Kur tu akal aizregulēji projām? Mums pirmais jāievad ir navigācija adrese. Ko? Tu zini ceļu? Rakst, kur kāda ledus hala. Cik šāds gals maksā vispār? Blin, es negribu sēdēt, bet noteikti kaut kādā 20 kapējām sākās, ne? Nu, man liekas, ka vairāk šis tāds piepakots izstāsts. No kā 20 varētu būt. Tik lēti, 20 tu var Kijā dabūt. 20 uz augšu. Es domāju, kāds tricārs varētu būt. Ir 20 jau labs. Daniel, tu gribētu šitādu ikdienas mašīnu? Nē. Es saku 30 vai 28 kaut kur tā. 28, 30. Es saku no 15. Es saku 26 līdz 28. Davai skaties, jā. No 15 sākās, es No domāju. 15? No 15 Ir tik dārgi šobrīd. Neko viss. nedabūs. Pa 15 tu var... 15 Dacia Logan tu var dabūt. Pagaid, nu davai, cik maksā? 1,5 litru motoru, 6 pakāpju manuālo pārnesumu kārbu no 27. Cik maksā šitāds golfs? Pa 15 nevar dabūt pareizi. Okay. Pēc šī brauciena būs pa 15. Kurš džiks, kurš uzman, lai mēs visi nesalaižam dēlī, teica, ka no 15 toči nevar dabūt. Nu, no 20, no 28. 27 sākās, jā, tad tā no laikam ir. Es braucu uz labāk piesprādzēšos. Es arī. Aiziet, jau arī, davai. Tas ir grīdā. Šis ir grīdā? Jā, tas ir grīdā pēc augstu. Okay, davai. Ir labi. Nav īstenībā nemaz tik sūdīgi. Uzliek kā stūrējās. Uzņem tādu asu līkumu. Davai, griez līdz galam. Labi, nu kā sūrējās? Tagad stūri līdz galam ir. Tu paliksi visiem kodus. Davai, grāz grīdā. Rītīgi līdz grīdai. Pārsarkanajā līnijā bremzē, kā aizmugur ir. Ir! Visi ejam kā vienmēr skatāmies. Skatāmies ārā. Jā, aizgāja pa pieskaru. Jā, man liekas, nebija sūdīgi. Ja godīgi bija saķeri īstenībā pat labāk nekā es biju gaidījis, jo visvairāk man baidīja tas līkums, ka nesanāk, ka tu sagriez stūri un iet taisni, bet ar visām arī sistēmām, kas ir, tās palīdz tev kontrolēt. Īstenībā bija forši iespējot grīdā, nebija tā, ka viņš vienkārši polē. Ja redzot, kā švābi mums te brauc, tad man bija diezgan normāli. Vasaras impulses tas nebija taču. Nē, taču ne. Tās bija kaut kādas ziemeņas jābūt. Ar normālu protektoru. Jā. Nākamā mašīna, par cik Dainels jau brauc šeit ar ledus tīrāmo mašīnu, viņš ir mazliet piešāvies. Un mēs tagad nerādīsim, protams, aiztaisīsim tev šitā acis. Tu esi gatavs? Jā. Bez reiz tā ļoti sabijies. Tāpēc, ka es satraucies esmu. Spied! Davai, spied. 1, 2, 3. Ejam. Labi, davai. Ejam. Tu viss konus, viss Tāpēc, ka jūs jau man velku tagad beigt dzīvi. Viss, lec iekšā. Redzi, tev arī zilais gals. Cik galva. Bet tagad tāda mežoņa. Jā, bet tāds bišķi dežu vu, ne? Jā, šis jau ir bijis. Mēs jau esam bijuši tādā golfā. Davai, Dainel, davai līdz galam. Es vēl joprojām neesmu iesācis braukt. Te nav grips, te nav saķer galīgi. Vai nav? Šiet vienkārši tā ir. Galīgi! Okay. Nav. Vai nav satraucies galīgi? Jā. Nav jau kvatra. Ko tu tur nāk? Tur taču vēl bija tālu. Kāpēc tu satraucies? Vai, neatlaid. Neatlaid, davai. Jā, neatlaid. Ej, d***, bremzē! Doidu! Šis jau bija pātri. Griez, maksimāli griez. Jau grieži. Griez, galā. Es tā teikšu. Davai. Aiziet! Ko tad tu vēlas? Nekontrolē situāciju vispār. Baigi slikti. Laikam, ja apladojuši ielas būtu, es sētā pamēģinātu. Ar šitādām riepām un es, man liekas, āda nebrauktu uz ielas.
Nu, nenormāli boili. Šīdās noteikti ir viens no draņķīgākajiem, kas ir 100 punkti. Jo salīdzinoši ar tām, tad šis tā kā... Kad sēdēja Aivim blakam aizmugurē, es pat jūtu, ka viņš, ka piespējas, viņš kaut ko bremzē, šitas vispār, viņš tur nospēd tos bremžus, viņš iet savu inercītu un pofīgi. Un tagad bratam kārta. Aiziet. What the fuck, jūs man apkārt vadat kaut kur? What? Nu, zini, cik skarīs sajūta? Jā, un jūs man tāpatās grūdāt tagad beigt dzīvi. Ok. Nu, ir kaut kāda saķerīta, ir. Dai no palīk. O, jā, davai. Palīk. Var jūs? Te nav tik bailīgi kā ar... Pasies kā griežās. Tā kā pasaules nav. Pasties. Šis bija labs, jā. Bet arī bija ātrums. Jūti ātrumu no līkuma izējas. Šis bija ļoti labi līkumos. Griezās tā kā reāli nebūtu ledus. Varbūt saspolēja sākumā. Pa to maziņu, ko brauc, visu pagriez, viņš uzreiz arī iet līdzi. Un arī tagad piebremzējām, iesit pedālīt un griezas. Tad sanāk, kad Aivim bija ziemas riepa. Es nezinu, kāda riepa bija Dainelim. Kaut kas slikts kaut kas. Un šajā brīdī ir palikusi viena tačka, un es ļoti ceru, ka šeit nebūs nekas briesmīgāks par Daineļu testu. Jo šobrīd noteikti labākie rezultāti ir Aivim un Bračkam. Tad ierindojās Dainels, un tad tūlīt sapratīsim, kādas riepas man izlozējās. Jūs labāk piesprādzējieties, jūs nejūtos droši. Zini, Robs, kā brauc. Viss kārtībā. Līdz galam. Reāli līdz galam. Jā, kaut kādu pamodīnu, ka mēs esam ieskrējušies. Mēs jau esam izkrējušies. Mēs nekur nebraucam. Joprojām līdz galam. Ej. Kaut šitās vissūdīgākās riepas. Šitas nav forši, jā. Viņš vispār nestūrē. Tomēr Dainelam nebija sūdīgākās. Ka man likās, ka man slikts, tad man tomēr bija labs riepas. Tagad tik neuzgādē, būs cienāt taisni. What the fuck? Ja nu es uz Soteku tev vajadzētu sadzēsties šitā te. Viss tā mašīna ir tāda nestabila un ne tāda. Es nepaņemšu bortu. Paņems. Tu kosmosā aizgāji. Tagad jau jā. Bet sajūt tādu kā vasarinēm. Tā kā švabīgies, kad mēs tur ņēmām. Jā. Lai arī Dainis zaudēja šajās sacensībās un vis tālāk aizslidēja, tas nav īsti objektīvi. Ir arī uzsākšana tā kā svarīga un saķere. Un kā mēs tikko redzējām, šīm riepām pieņemsim vispār nav nekāda tā kā saķere. Bet mašīna, ko es braucu, tomēr apstājās man liekas vēl ātrāk nekā jūs visi. Ar to, kā ātrums bija lielāks. Tā kā mēs uztaisīsim dragreiz. Man liekas, ja mums ir 4 vienādas mašīnas, tas ir jāpaprovē. Tas būs arī krūti. Es nevaru sagaidīt. Davai braucam. Jau Dainī, bet es tev vīnēšu. Mīnēs? Viņi tiešām atļauj uztaisīt reizē dragreiz leduskalē ar visām tačkām. Es ceru, ka Džeki neaizrausies, savādāk te būs baigais reiķins. Bet pirms lielā dragreiz šī tomēr ir sadarbība ar Triangle un jāpasaka arī kaut kas informatīvs par viņu riepām. Izvēlējāmies katrs savu riepu un es izvēlējos TV401, tas ir pats jaunākais Triangle modelis. Un ar ko viņa ir forša? Viņa ir ļoti labi kurzemes apstākļos, Liepājā braukt vispār ideāli. Un viņa, protams, der sniegam. Ar viņu foršu te var ūdens baigs smuka aiziet projām. Protams, sniegs, lietus, slapdraiņas, viss tas ir forši. Ledum šī te būs kaut kādiem no brataniem labāk tā riepa, bet Liepājā ziemā ar šito, man liekas, būs ideālais variants. Džeki, kas jums ir? Tātad man ir Triangles TI501. Jā, beļā. Līdz 250 šipām uz vienu riepu, un kā viņi piemērot, vislabāk uz ledus kalpos, bet arī sniegā turēsies perfekti uz ceļa. Man ir atkal rītīgi forša riepa, tas ir šīs sezonas topčiks, jaunas sezonas ziemeni, PL02. Varbūt pēc izskata liekas cieta sastāv, bet viņi īstenībā reāli mīksta. Ar asajām malām, ja gadījumā mums sanāk, ka nekontrolēta sānslīde, tad šitās maliņas jums palīdzēs. Liels plus, ka var dabūt lielajos izmēros, kas brauc ziemā lielajiem diskiem, īpaši jaunajām automašīnām. Ir klusas, ērtas, mīkstas un ļoti labs dinamiskais rādītājs gan slapjā, sausā un sniegotā asfaltā. Tādā reklāmā jau sadāc klausies. Šīs bija labi, vai ne? Pareizi, viņam labi sanāca. Šitā ir PL01. Viņas ir ražotas Ķīnā, bet testēts un izstrādāts ir Somijā.
Tā kā jā, viņš ļoti mīgs sastāvs. Un arī, kas ir vēl viens liels pluss, kad šitā uzvarēja trīniekos bija sacensības starp budžeta klases visām riepām. Un viņi sniegā uzvarēja šitā tieši šis modelis. Ok, tagad mums ir laiks dragreisam un mēģināsim braukt 2 reizes. Vienu mēs izbrauksim spiežot pilnīgi pedāli grīdā, ka es zinu, ka es vienkārši stāvēšu uz vietas. Un vienu reizi mums ir jāpamēģina ar gripu, tā kā tu mazliet spied gāzā, lai mēģinātu uzvarēt. Nu, mums ir diezgan slīdīga situācija, jo mums ir, manuprāt, vissūdīgākās riepas. Cīņa būs, kurš būs pēdējais, es vai Dainis. Aivim ar Bračku būs cīņa, kurš būs ātrākais. Tā kā es domāju, būs ļoti interesanti paskatīties, kad vēl būs tāda iespēja Leduskalnē uzbraukt dragreisam. Vispār nekas, es esmu pēdējais! Spiežot pedāli grīdā, pirmais ir Bračka, tad Aivorijs un tad ļoti sīvā cīņā Dainils man vinnēja. Es vinnēju. Es vinnēju dragreisā apstāšanās. Kā var būt, ka lēnākais vis tālāk aizšļūt? Es vinnēju. Man liekas, ka nē. Vai es vinnēju tev? Ok, pirmā brauciena es zaudēju pārliecinoši un arī bremzējot zaudēju pārliecinoši. Tagad mēs testēsim nevis pedāli grīdā, bet mēģināsim tā kā netrakot, mēģināt kaut kādu saķeri dabūt. Šeit varbūt mums būs mazliet lielāks izredzes, kaut gan es baigi šaubos. Atā, bye! Mēģinot nespolēt līdz galam, bet ar saķeru vinnēja dragreis, atkal vinnēja Bračku, otrais palika uzreiz Aivorijs, tad Dainils. Un es nebiju domājis, ka lietots premium riepas ar derīgu protektoru būs tāda izgāšanās. Rogs arī klāt, es domāju, šodien nesagaidu. Uzzinot riepas, nav baigie pārsteigumi. Man bija diezgan normāli pabraukt ar 4 mm Michelin riepas. Tev bija Gripmaks. it kā ar kurām var braukt ziemā, bet tāpatās redzējāt, kas notiek uz ledus ar to visu pasākumu. Man nepatika. Aivorijam bija Kormorana firmas riepas. Jā, ļoti labs saķers sākumā. Tad īstenībā, jā, tā bija pirmā mašīna, ko mēs braucām. Mēs uzreiz jutām, kad ir kaut kāda saķera, ka nav tā, kad iet galīgi. Kas bija baigi interesanti, tad Triangle tieši tā vadīšanās, tur bija tā lielākā atšķirība, ne? Tā dinamika, viss kopā īstenībā arī sajūta mašīnām, viss tas bija pavisam drošāk, kā teikt. Daini, tev diemžēl sanāca vissūdīgākās riepas. Man nē. Kāpēc man ir sūdīgi? Tagad sorry vecais. Es tev pilnīgi pat parādīju, bye! Zini, kas uzrādīja? Nē, ja mēs to bremzēšanu šo saliekam visu kopā, man liekas, ka tev ir viss. Labākais rezultāts bija izģērbies Nē, es domāju, zin kā visgodīgākais būs vienkārši jātais. Mums ir balsojums, kā mums tiešām likās. Kuram bija vissūdīgākās riepas braucot tā kā trasē? Kā jums liekas? Robim? Es pēc sajūtām atceros, ka Dainelim Bailīgāk bija. Visvairāk slidēja. Tu? Mājās ir autobus, tās nav mans problēmas vairāk, viss. Šo. Tīri teorētiski. Informācijas jums nodevu, viss. Autobus saraksts jūs paši atradīsiet. Teorētiski un faktiski Robim bija vissūdīgākais, bet pēc izjūtām likās, ka tev slidēja. Es vienkārši ātrāk braucu. Man jau ātrums bija lielāk. Tā ir tava vaina, ka tu ātri brauc un baidi cilvēks. Es nepateicu sākumā, man bija... Jā, bet atbilstoši segumam ir jāizvēlās braukšanas ātrums. Vai tad tev nav mācīts šitais? Jā, bet es jau nenokrašoju, tātad es to mašīnu vācu. Viss bija kārtībā. Tas, ka viņiem baili ir, viņiem jau baili. Pārbiedēji. Tu mūs vienkārši Jā, mums bija reāli baili. Baili visu laiku. Tev arī? Man bišķi baili īstenībā, jā. Neinteresanti spēle. Es šo spēli nespēlēju. Es vienkārši gribēju redzēt, kā Dainis izstāsta svārkos. Es zinu, ka man ir draņķīgākās riepas, bet paskatieties, šis ir kruti. Man ir baili. Jā, jūs kādreiz varējāt iedomāties, ka mēs kaut ko tādu piedzīvosim? Viņam šis ir labs, reālā pliku Jānīt, ja braukt, tad vispār būtu interesanti. Tā jau tik traki. Tam delfīnam nav saķeri. Un ar visu šo te mēs ļoti labi redzam, ja tu brauc ar draņķīgām ziemas riepām, tu esi Dainis. Tu negribi būt Dainis. Tā kā nopēc normālas ziemas riepas. Kā var apstāt?
Dainim izstāst, ka iepatikās. Nē, galīgi nav labi. Es zinu, ka es nevaru gulēt aiziet, ja šito būtu tikai darījis Dainis. Bratans aizgāja. Tā ir, ka ietaupa nav. Ar rozās vārciņiem. Es zināju, ka man loterijās neveicās. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka Aivs būs tas džeks, kurš šito darīs. Šis bija labi. Šis bija rīktīgi labi. Ja mēs uztaisam tādu rezumē, tad noteikti lielākais pārsteigums bija tās M+S riepas, gan ar, gan bez tās sniegpārsliņas. Man likās, ka uz ledus viņas stūrēsies labāk, bet ar visu sniegpārsliņu tā braukšana bija bailīga. Un lietotās premium klases riepas, kas vismaz kādu laiku atpakaļ bija topā pirkt otrreizējās un braukt pa ziemu, es saprotu, ka tās ir lietotas un viņas nebūs tik labas, bet kad viņas būs tik briesmīgi salīdzinot ar visām pārējām, es negaidīju. Viņas vairs nepilda savu funkciju, tad labāk nopirkt jaunas ķīniešu riepas. Šajā gadījumā starp testa riepām labākā bija Triangle ziemas riepa, bet tas nenozīmē, ka tagad visiem ir jāskrien un jāpērk tieši Triangle. Budžeta riepu tirgu ir ko izvēlēties, un katrs jau paņem sev tīkamo. Un ja kaut viens cilvēks pēc šī video aizdomāsies ar kādām riepām, tad viņš brauc ziemas periodā un izdarīs pareizos secinājumus, lai pats gan pretī braucošais justos droši, tad esam izpildījuši savu misiju. Jo skaidrs, ka neesam nekādi riepu eksperti, un ja kaut ko darījām nepareizi, tad esiet saprotoši. Tomēr šo to iemācījāmies šodien. Paga, ir viena lieta, kas mums ir jāizdara. Mums ir jāuztais burnulis. Ikuja, zinuja, kate, vakances dēļ, lai nu te ielās plauksti, vai nu te nezāles sēļ. Jā, bet īsumā normāli nokūpēja forši. Šitiem vēl skati var iziet. Tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Dārga nakts ir mūsu